Ir iznācis kārtējais Tildes Jumija izlaidums, un jau ir kļuvusi par tradīciju, ka es jums pastāstu, ko mēs esam jaunu uztaisījuši, vai ko mēs esam ērtāk padarījuši, vai ko mēs esam izmainījuši ar mērķi, lai jums vieglāk un ērtāk un patīkamāk ir strādāt ar programmu Tildes Jums. Kas jauns ir izveidots? Drusciņi esam pavainījuši PVN specifikāciju, esam uzlabojuši PVN deklarācijas un pielikumu eksportu uz EDS atbilstoši izmaiņām, kas ir EDSā notikušas. Mums ir izveidots pēc jūsu lūguma PVN deklarācijā automātiskais aprēķins proporcijai 80/20 autotransporta izdevumiem, tāpat kā tas bija ar reprezentācijas izdevumiem. Likumdošana ir noteikusi jaunus darba ņēmējus kodus, un vislielākās izmaiņas, protams, skar pārdošanas pavadzīmju aizpildīšanu, to sadaļu, kas ir saistībā ar saņemtajiem avansiem. Un vēl ir izveidota jauna atskaita, gada atskaita par izmaksātajām summām fiziskām personām kopsavilkums, ko es jums arī parādīšu. Un tie, kas strādā ar parādu analīzi, noteikti iepriecinās tāda lieta kā apmaksas termiņu uzstādīšana finanšu dokumentos, kuros tas nav norādīts, lai šis apmaksas parādu analīzes atskaite būtu precīzāka un pareizāka. Un vēl ir visādas dažādas sīkas lietiņas, par ko es arī pastāstīšu semināra gaitā. Sākšu es ar jauniem darba ņēmēju kodiem. Ministra kabineta noteikumi 236 ir veikuši grozījumus 827. noteikumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ja īsi un latviski sakot, ir jauni ziņu kodi, atskaitē ziņas par darba ņēmējiem. Arī Jumīti ir uztaisīti. Ja jūs esat jau paskatījušies, tas ir kods 61, 62 un 63. 60 kodi ir saistīti ar darba ņēmēja statusu iegūšana, kur tiek nodarbināti sezonas rakstura darbiem, tātad visiem tiem uzņēmumiem, kuriem ir sezonas rakstura darbi, kuri pieņem darbiniekus uz, kas man nāk prātā, uz ražas novākšanu, ogu lasīšanu, siena vākšanu, droši vien, kad varbūt ir vēl kaut kāda, ja? Bet tie, kas darbojās ar sezonas, kur pieņem darbiniekus uz sezonas laiku, ir atsevišķi ienākumu kodi. 61, tas ir tie, kas ir apdrošināti vispārējā kārtībā, 62 kods tie, kam ir invalīdi pirmā un otrā grupa, ja es pareizi no galas atceros, un 63, tādi tie kodi ir jāizvēlās, ja jūs tagad pieņemat darbā darbiniekus. Ceru, ka jūs jau esat ievērojuši, un tie, kam tādi ir, tie ar šos kodus jau izmanto. Vai EDSā ir šādi kodi, es šobrīd pateikt nevaru, jo pagājušajā nedēļā viņu atskaite vēl nebija izlabota. Jau pavasara izlaidumā bija EDSā tāda maza tabuliņa, kur bija jāieliek pazīmes pie iesniedzamām PVN deklarācijām. Ja ir vai PVN 1 ir pirmā daļa, vai otrā daļa, vai trešā daļa, vai vispār PVN 2, jūs paši zinat to atskaitīt. Un pats lielākais tagad par PVN deklarāciju un par avansiem. Es to taisīšu tādā komplektā, jo arī tiem, kas nestrādā ar noliktavu, būs noteikti svarīgi uzzināt, jo jebkurš noliktavas dokuments, protams, ir saistīts ar finansēm. Un viss, kas ir finansēs, mums parādās PVN deklarācijā. Un tādā lielā kompleksā es pastāstīšu par to, kā no noliktavas dokumenta mēs tiekam finanšu dokumentā un kā no finanšu dokumenta summas pareizi būtu jānorāda, jāiekļau PVN deklarācijā un PVN pielikumos. Tātad pirmais, kas mums tāds ļoti liels ir mainījies tas, ka PVN deklarācijā mēs esam izveidojuši drusku savādāku specifikāciju. Ja jūs atceraties, agrāk bija šeit tāda viena zīme, tikai ar tādu garu sarakstu. Šobrīd mēs esam
uztaisījuši atsevišķi PVN deklarācijai laukus, PVN 1 pielikumam laukus un PVN 2 pielikumiem laukus, lai tā vieglāk būtu orientēties, nu jau šī deklarācija un pielikums paliek tāds aizvien sarežģītāks un sarežģītāks, un lai tas viss vienā tādā lielā putrā nebūtu, mēs esam to sadalījuši. PVN deklarācijā pašā ir izmaiņas to, kad ir 62. lauks sadalīts, agrāk bija 140, tagad ir pielikt arī pazīme 80%, 63. laukam arī ir procentuālais aprēķins 80, un 64. laukam arī ir procentuālais aprēķins 80. Un arī PVN 1 pielikumā. Gan PVN 1 pirmajā daļā ir šis procentuālais sadalījums 80 pielikts, gan arī darījumos ar Eiropas Savienību. Ja jūs kaut ko pērkat Eiropas Savienībā autotransportam, tātad arī šis sadalījums 80-20 ir spēkā. Kā ar to visu tikt galā un kā ar to rīkoties? Lai tiktu aprēķināts sadalījums darījuma vērtībai vai arī PVN priekšnodoklim 80-20 ir jāizveido atsevišķi konti. Tas darbības princips, ja kāds nav, ja tie, kas ir taisījuši šādā veidā reprezentācijas izdevumus, neko jaunu neuzzinās, bet tie, kas ar to nav nodarbojušies, tad es izstāstīšu. Katra darījuma summa vairs nav jāpārgrāmato uzreiz darījuma reģistrēšanas brīdī, bet var izdevumu kontā norādīt visu 100% darījuma vērtību un visu PVN 100% vērtību, un piesaistot šīm rindām kontus, jums pats deklarācija aprēķinās šo proporciju 80 un 20. Tikai, protams, ir jāatcerās, ka taksācijas perioda beigās ir jāpārgrāmato manuāli viss šī kontu atlikums, ja tur bija uzskaitīts 100%, tā tad ir tie 20% jāpārgrāmato. To nevajag aizmirst, jo jums jūsu vietā nepārgrāmatos. Viņš tikai un vienīgi deklarācijā matemātiski izrēķina. Tātad, kā tas notiek? PVN deklarācija, ņemsim tā mums visvienkāršāk. Ja? Ir jāizveido atsevišķs PVN konts, kurā uzskaita tieši izmaksas autotransportam. Tās, kuras ir pakļautas proporcijai. Ja proporcija netiek rēķināta, tad, protams, viss ir vienā kontā vai kā jums tur vajag, bet ja tiek rēķināta proporcija viegliem autotransportam, tam ir jāizveido atsevišķs konts. Man ir šeit tāds konts izveidots, pielikus klāt AM automašīnai, lai es varētu atšķirt, kas tie tādi ir, un spiežam pogu aprēķināt.